Pastāstīšu, kā ir ar spāņu skolām. Ja, manā kanālā jau ir 2 video par dzīvi Spānijā. Dzīvojām 9 mēnešus Spānijā un, protams, dēls mācījās spāņu skolā. Pastāstīšu, kā ir mācīties. Nu, es nemācījos, viņš te aiz kameras. Čau! Jā, vienmēr sakot, bet kāpēc es šo video filmēju? Tāpēc, ka X-ā, ja, bijušajā Twitterī, redzēju ierakstu, kur sieviete stāsta, ka pa mācību grāmatām 1. klasē Spānijā iztērēja vairāk kā 100 eiro. Cik tu biji? 130 eiro. Zvanīju no grāmatnīcas, ka pasūtītās grāmatas priekšpirmklasnieces ir atnākušas. Aiziešu pakaļ tām un parādīšu, kādas izstāsta mācību grāmatas un cik tās ir izmaksājušas. Iznācu no grāmatnīcas un par 4 grāmatām samaksāju 138 eiro. Un tās ir tikai grāmatas priekšpirmklasnieces. Esmu nedaudz šokā par to cenu. Kādas grāmatas nopirkām? 3 matemātikas grāmatas un darba burtnīca, ābece, 2 ar darba burtnīcu, spāņu valodas grāmatas, 2 un darba burtnīca, angļu valodas grāmata ar darba burtnīcu. Un tas viss mums izmaksāja 139,90 eiro un angļu valodas grāmata 35,10 eiro. Tā kā vecāki, kas kliedz, ka Latvijā bērni palaist skolu ir dārgi un jūs negribat cirkuli pirkt, tad padomājiet, iespējams, ka viss nemazām nav tik slikti. Es gribu teikt, ka tā nav. Ja? Viņa saka, vai cik Latvijā, un jūs vēl sakat, ka Latvijā ir dārgi. Atbrauciet uz Spāniju, būs dārgāk. Nē, protams, ja viņi mācās privātskolā, jo mums arī bija iespēja dēlu laist privātskolā, tur angļu, krievu, tur visādās privātskolās. Ja? Varbūt tur ir mācību grāmatas, bet Spānijā ir tāds likums, ja, kad izglītība, ja, bērniem ir jānodrošina bez maksas. Un mēs iestājāmies valsts skolā, Spāņu valsts skolā, un tur grāmatas mums nodrošināja bez maksas. Visai klasē. Tas nav tas, ka mēs esam maz nodrošināti vai kaut kādi imigranti vai kas, nē. Tur visiem bija grāmatas bez maksas. Un vientuļajiem vecākiem arī, vientuļo vecāku bērniem arī pusdienas, ja, brīvpusdienas. Un, protams, skolēna autobus no skolas uz mājām un no mājām uz skolas arī bez maksas. Tā kā vienīgais, kas tev jānopērk, ir pildspalva un burtnīca. Ja? Mācību grāmatas, darba burtnītes, ja, angļu valodā vai kur tev tur jāpilda, to visu deva bez maksas. Tā kā tā kundze, ja, kas tagad Twitterī tur saka, oi, cik Spānijā dārgi, tā izglītība 1. klasē, acīm redzot nepareizi izvēle. Kā es minēju, Spānijā bērniem izglītība ir obligāta, un tu vari būt imigrants, tu vari būt bezdarbnieks, tu vari būt nekāds, bet bērnam izglītība vienmēr būs, un bērnam izglītība būs bez maksas. Kā tad mēs, kā imigranti, ja, atbraukuši no Latvijas, pieteicām bērnu skolā. Tas bija īstenībā semestra vidus, tas bija februāris, ja, 2. semestrs, kad mēs pieteicām viņu skolā, bija jāiziet uz pilsētas domas izglītības departamentu, jāiesniedz dokuments, protams, spāņu valodā mums nāca līdz tulks, ja, kurš aizpildīja dokumentus, ja tāds un tāds bērns dzīvo tur un tur, vēlās mācīties skolā. Ja. Un tad attiecīgi izglītības departaments atrod, kurā skolā ir brīva vieta, un visi kaut vai no janvāra, februāra, marta, ja, sāc tur mācīties. Ja. Šajā gadījumā mēs no februāra mācījāmies. Ja. Un tas nozīmē, jā, un viss bija bez maksas. Protams, skolu tu nevari izvēlēties, ja? Varbūt, ja tu dzīvo blakus skolai, nenozīmē, ka viņi iedos skolu turpatās, ja? Dos tur tāpat kā Latvijā, ja? Kur ir brīva vieta, bet mums paveicās, kad bija tuvu un bija arī laba skola, ja? Tur bija ļoti arī daudz ukraiņu bērni. Nebija. Vienmēr sakot, viņam tika īsta, ritīga, kārtīga spāņu skola ar spāņu bērniem, kuri spēlēja starpbrīžos futbolu, vai ne? Un? Jā, tur tā kā starpbrīžos, tur bija... Tur bija viens starpbrīdis, man liekas, pat 20 minūtes. Un mēs pa to laiku varējām iet ārā, spēlēt futbolu un darīt, ko gribam. Tikai tur iekšā skolā bija tāds laukums speciāls. Futbola laukums skolā. Viņš nebija ar zāli, viņš bija asfaltēts vai jā. Ar betonu? Jā. Bet tur daudz tādu ir, jo tur ļoti karsts un zāle tur praktiski nav. Tāpēc visi futbola laukumi arī pie mums mājas publiskais futbola laukums bija arī ar asfaltu vai betonu. Tāds
respektīvi ciets sagums. Tur vēl. Man tur bija daži draugi, kuri mācīja arī latviski runāt nedaudz. Jā? Jā. Kādi 3 bērni. Un mēs dažreiz runājām latviski. Jā. Kā skolotāja tev runāja? Viņi izmantoja telefonā tulkotāju, lai ar manīm. Jā? Jā. Kā tev vispār gāja? Tu saprati, tev matemātika, kas tur? Es izstāstīšu, tur bija ļoti viegli. Tādas jūtas, ka tu ej bandārzā. Tur bija 3 + 7, un tad tur bija, piemēram, zaļš ir 10, un dzeltens ir 11. Un tad vajadzēja izrēķināt kāda krāsa, un tad iekrāsot tur. Feta, esperando, Interesanta lieta tāda, ka viņš Latvijā mācījās pirmajā klasē, bet tā kā viņam bija jau 8 gadi, un Spānijā 8-gadīgos liek automātiski 2. klasē. Tas sanāk tā, ka viņš nepabeidza 1. klasi, un Spānijā jau mācās 2. klasi, un atgriezāmies Latvijā, un viņš vēlreiz mācījās 2. klasi. Un kas vēl interesanti vēl tas, ka ļoti mazas klases, respektīvi maz bērnu klasē, lai skolotāji var visus, teiksim, apmācīt, samācīt. Skolā bija ferma, dārziņš, vistas tur bija. Jā, tur mēs vienu dienu aizgājām, tur bija vistas, zaķīši, mēs varējām viņus pabarot un paglaudīt. Jā, respektīvi bērniem parāda, no kurienes nāk ēdiens, no kurienes nāk olas. Tur bija augļi, dārzeņi arī auga, stādīja, raka tur visu kaut. Labi, tas nav tā kā lauks, tas bija skolas teritorijā, tas dārziņš. Maziņš. Tāds maziņš dārziņš, respektīvi viss, kas tur ir, lai bērniem parādītu, no kurienes nāk ēdiens, Un vēl, ko es pamanīju, mūsu iekšā tur nelaida, mūsu pirmajā reizē mācību pārzina izvadāja par to skolu, parādīja viņa klases un tā, bet drošība ir augstākā līmenī, respektīvi pat vecāki nevar iet iekšā skolā, viņi gaidīja, tie, kas nāca pakaļ bērniem, kur nebrauc uz skolēnu autobusu, viņi gaidīja bērnus pie vārtiem, un tad bērni nāk ārā. Un otra lieta vēl, kas tur bija, nedrīkst izmantot telefons. Kārlis nezināja, ka nedrīkst, un tad skolotājs nāca pie maniem un teica, ka no, fons. Nedrīkst fonds, nedodiet nemaz līdzi, atstājiet mājās. Un ļoti daudz skolotāju vīrieši arī, vai ne? Jā, tā kā Latvijā vairāk sievietes, vai ne? Tur normāli, pus uz pusi varētu teikt. Kas vēl? Drošība, tur arī bija policija. Viņi aizslēdza visu ceļu, norobežoja visu ceļu, kas ved uz skolu, no skolas, lai mašīnas tur nevar braukt. Un tad tur tika tikai skolēni autobusi, un vecāki gāja ar kājām, un mašīnas atstāja kaut kur aiz stūra vai kā. Tā kā tā ir pieredze par spāņu skolu, tā kā nezinu, ko kundze tur stāsta, mums tā nebija, mums viss bija pilnīgi bez maksas, un bērns bija priecīgs, jo viņiem bija mūzika, pastāst mūzikā. Mūzikā? Tur mums bija jāmācās tas pats, gandrīz tas pats, ko mēs tagad mācāmies 3. klasē. Bet pastāst, ka jums bija tur instrumenti, jūs varēja bungas spēlēt. Mēs tur daudzas stundas ņēmām bungas, kā sauca to? Silafons? Jā, silafonu mēs ņēmām, flautu vēl ņēmām. Un tad spēlējām speciālus notis sīlā, sol, sīlā, sol. Interesanti. Un ļoti maz mājas darbi. Mājās praktiski, droši vien bija jāizpild tikai tas, ko tu klasē nepaspēji, vai ne? Jā. Tā kā mājas darbi vispār nebija. Atnāca mājās un gāja atkal uz futbola laukumu. Jā. Tā kā paldies, ka skatījāties šo video. Nemaz nav tik traki Spānijā ar skolām. Tā kā tā. Paldies, ka skatījāties. Čau. Izrādās, ka Spānijā tomēr ir daži reģioni, kur mācību grāmatas ir jāpērk pašiem. Un, ja jūs pārceļaties uz kādu citu valsti, tad jūs tomēr veicat kaut kādu izpēti, un tas ir tāds apzināts lēmums pārcelties uz vienu vai uz otru vietu. Tāpēc arī teikt, ka visā Spānijā viss ir slikti, tā arī nav.